Labrīt! Iesāku šo dienu ar lūgšanu, ar patiesību, lai mūsu vidū ir patiesības vārds, lai mēs runājam patiesību. Un Dievs nekad nemainās, viņš ir nemainīgs. Un mūsos ir emocijas, kuras mūs vada, bet mēs varam stāvēt pretī emocijām un neļaut emocijām mūs vadīt. Un es izlasīšu, ko Dievs šodien šajā rītā mums teiks, lai Svētais Gars mūs māca un lai Dievs caur mums runā, lai Dievs var mūs lietot. Viņš var lietot tikai tad, kad tu ļaujies viņam. Tajā vienkāršībā, ka tu nemeklē savu godu, bet tu meklē Dievs caur tevi. Grib pagodināties, bet tu mācies staigāt pazemībā, mācies un vēlreiz mācies. Atvēršu. Man atvērās Lūkas evaņģēlijs 21. nodaļa. Viņš savas acis pacēlis, redzēja bagātos savus ziedojumus, metam tempļu šķirstā, bet viņš redzēja arī, ka kāda nabaga atraitne tur iemeta divi grašus un sacīja: tiešām, es jums saku, šī nabaga atraitne ir vairāk ziedojusi kā visi, jo visi citi ziedojuši no savas pārpilnības, bet viņa ziedojusi no savas trūcības visu savu padomu. Jā, mīļais Svētais Gars, mūsu skolotājs, kas mūs piepilda ar šo dzīvo vārdu, un ka mēs esam dzīvībā, un mēs esam šajos dzīvos darbos, kas mums jau iepriekš ir sagatavoti, un kad mēs baudam viņu tuvumu, viņu varenību. Viņš ir radītājs, kas mūs ir radījis, un mūsos ir šī mīlestība, mūsos ir šī daļa no Dieva, jo viņš ir radījis pēc savas līdzības mūs katru,